Lapas mēs mēdzam saukt par tiltu starp starptautisko, nacionālo un lokālo. Šobrīd es strādāju Eiropas Konfederācijas Concord padomē, pārstāvot Latvijas organizāciju intereses, lai tās varētu labāk piekļūt šiem Eiropas Savienības fondiem, kā arī tiktu ņemtas vērā viņu vajadzības. Ņemot vērā dažādus nacionālās politikas izaicinājumus, īpaši Slovākijā, Čehijā, šis, ja tā varētu teikt, resursu tirgus kļūst arvien asiņaināks. Tāpēc mums ir nepieciešams skaļāk pārstāvēt sevi tur, kur ir daudz citas organizācijas. Ilgus gadus man bija iespēja vadīt mūsu nacionālo platformu tīklu Forus, kurā ir dažādas organizācijas no visām pasaules malām. Un arī šobrīd mēs palīdzam attīstīties nacionālajām platformām Botsvānā, Nigērijā, Rumānijā, sasniedzot to mērķus un atbalstot savus biedrus. Mēs esam biedrība, kas strādā sabiedrības iesaistes veicināšanai, lēmumu pieņemšanā. Tātad visur, kur cilvēki un vara ir dialogā, mēs esam tie, kas palīdz šo dialogu veidot. Un mēs esam strādājuši gan Latvijā diezgan daudz, gan arī ārpus Latvijas vēl vairāk. It īpaši Moldovā. Jau šī pieredze ir kaut kur 20 gadu ilgumā, un tikpat ilgi mēs esam Lapas biedri. Un pēdējos 3 gadus mēs esam arī savā ziņā pārstāvam Lapas organizācijā OECD, kas ir Eiropas attīstības un sadarbības organizācija. Tā ir tāda organizācija, kurā tiekas turīgākās pasaules valstis, un Latvija ir viena no tām, un kopā mācās savstarpēji cita no citas par to, kā vislabāk sniegt atbalstu vai sadarboties vai būt partnerībās ar citām valstīm, kuras vēl nav šajā labklājības līmenī. Tur ir speciāli izveidota apakšgrupa darbam DAC, kas ir Development Assistance Committee, tā kā attīstības sadarbības komiteja. Un šai komitejā ir valstu ministriju pārstāvi un ir arī nevalstisko organizāciju pārstāvi no visas pasaules. Tā skaitā arī Lapas, tā skaitā arī mēs, kā Lapu pārstāvi, esam piedalījušies šajā nevalstisko organizāciju grupā, kura sadarbojas ar šo DAC. Skaidrs, ka donoriem ir dažādas prioritātes, donoriem ir dažādas geogrāfiskās un tematiskās šīs ievirzes, un mums ir būtiski, lai Latvija tiek sadzirdēta, un mums ir viena balss, tāpat kā citos starptautiskos formātos, mēs esam vienlīdzīgi ar citām dalībvalstīm un arī varam vienlīdzīgi izteikties, tāpēc mēs uzsveram Ukrainu, uzsveram Eiropas Savienības austrumu partnerības valstis, uzsveram Centrālā Āziju un citus mūsu partnerus. Man bija iespēja būt Parīzē konsultācijās, kur tieši OECD konsultējās ar pilsonisko sabiedrību no visas pasaules par to, kā īsti valdībām tagad rīkoties, kad finansējums attīstības sadarbībai samazinās, kad Amerikas Savienoto Valstu finansējums vispār ir tikpat kā pazudis no šīs jomas, un arī valstis tādas kā mēs, piemēram, vairāk domā par aizsardzību un arvien mazāk šķiet svarīgi atbalstīt cilvēkus citās valstīs. Tieši mūsu pieredze varēja ļoti labi noderēt tur, kur runa bija par vairāk pievērsties vietējām organizācijām, kaut kā tikt vaļā no starpniekiem. Kas ir starpnieki? Tie ir tādas organizācijas, kā patiesībā arī mēs bijām kaut kādos projektos. Tātad Eiropas organizācija saņem finansējumu un par šo naudu algos savus cilvēkus, lai palīdzētu organizācijām citās valstīs. Mēs ar savu pieredzi redzam, ka mums tā prakse savienot efektivitāti ar pienesumu un ar šo rezultatīvitāti ir ļoti attīstīta. Salīdzinot varbūt ar citām valstīm, kuras ir vairāk gājušas uz tādu labdarības formātu, mēs esam vienmēr gājuši uz partnerībām un uz apusējiem ieguvumiem.